Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena otrās daļas 6. un arī noslēdzošais uzdevums. Ar mums ir šis gameplays notiek starp Maiju un Andri. Katru gājienu ripina vienu kauliņu. Ja spēlētājs uzripina 1, 2, 3, tad viņš uzvar uzreiz un spēle beidzās. Ja uzripina 6, tad viņš automātiski zaudē, bet ja uzripina 4 vai 5, spēle turpinās. Karoči baigi neinteresantā spēle. Nosaka varbūtību, ka pēc pirmā gājiena spēle turpināsies. Atceramies, ka varbūtība ir labvēlīgie pret visiem. Spēle turpināsies, ja tiek uzmests 4 vai 5, tātad 2 varianti. Un visi iespējamie gadījumi, ja ir 6, ja jau metamajam kauliņam var būt 1, 2, 3, 4, 5 vai 6. Un tad atbilde ir 1/3. Tam vajadzētu būt easy vienam punktam. Un otrais jautājums. Uzraksta izteiksmes, kas apraksta varbūtību, ka spēle beigsies pēc n-tā gājiena, pamato, ka izteiksme ir patiesa. Tātad, kā šo atrisina, ir tā, ka, ja mēs gribam, lai spēle beidzās pēc n-tā gājiena, tas nozīmē, ka visos iepriekšējos gājienos mums ir jāturpina spēle. Un spēle turpinās 2 no 6 gadījumiem. Visās reizēs, izņemot pēdējo, spēle turpinās. Un tad pēdējā gājienā spēle beidzās. Un varbūtība, ka spēle beidzās, ir tātad 1, 2, 3 vai arī skaitlis 6, 4 no 6 gadījumiem. Visos izņemot pēdējā spēle turpinās, un tad pēdējā gājienā spēle beidzās. Un tad šī ir arī tā formula. Un tad mēs viņu varam pārveidot, bišķi, lai viņi izstāsta labāk. Tad 1 pakāpē daļa, kurā ir 1, un apakšā mums būs 3 reizes -n-1. Sanāk būs 2 dalīts ar 3 n-1. Reizināt nozīmē saskaitīt, un mums sanāk tas būs 2 dalīts ar 3 n-tajā pakāpē. Šī ir crazy uzdevums, bet uzdevums ir atrisināts.